Turpināsim uzsākto sprediķu ciklu, izmantojot Daniela Napera domas no grāmatas Dvēseles čukstētājs, Soul Whisperer. Jēzus mācība, tas, ko Jēzus mācīja, ir ļoti svarīga, būtiska, taču tā vien nespēja mūs glābt, pārveidot tādos dievbijīgos cilvēkos, ko Dievs vēlētos redzēt. Jēzum bija jādod sevi. Jēzum bija jāmirst pie krusta mūsu grēku dēļ. Lūkas evangēlija 22. nodaļā no 14. līdz 20. pantam ir rakstīts, un kad tā stunda pienāca, tad viņš apsēdās pie galda un apustuļi līdz ar viņu, un viņš tiem sacīja, es esmu ļoti ilgojies šo paskājēru ar jums ēst, pirms es ciešu, jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekāms tas piepildīsies Dieva valstībā. Un biķeri ņēmis, viņš pateicās un sacīja, ņemiet un daliet to savā starpā. Jo es jums saku, es nedzeršu no vīna koka augļiem, tiekāms Dieva valstība būs nākusi. Un maizi ņēmis, viņš pateicās, pārlauza to un tiem to deva, sacīdams, tā ir mana miesa, kas par jums to dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena, sacīdams, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas. Jēzus nodibina kunga mīlestību mums, ne tādēļ, ka Jēzus mācība ir nepilnīga kā mācība, bet tādēļ, ka tā bija jāsavieno ar Jēzus Kristus nāvi, lai padarītu mūs svētus Dieva projektā. Nodibinot kunga mīlestību, Jēzus saka, ka kaut kas liels tuvojas Dieva projektā. Apustuļi bija kopā ar Jēzu ap galdu. Vārds apustulis nozīmē tas, kas ir sūtīts. Apustuļi bija sūtīti Jēzus vārdā. Un biķeri ņēmis, viņš pateicās un sacīja, ņemiet un daliet to savā starpā. Ņemt dalību kunga kausā nozīmē saņemt mēri no viņa autoritātes. Arī mēs, kristieši, dzeram no šī kausa, bet pienākums nāk līdz šai dalībai. 24. pantā šajā nodaļā ir rakstīts, un tur arī ķilda cēlās viņu starpā, kurš no viņiem esot lielākais. Taču visi apustuļi ņem dalību ķēniņa autoritātē, ne tikai Pēteris. Un biķeri ņēmis, viņš pateicās un sacīja, ņemiet un daliet to savā starpā. Nebūs lielākais viņu vidū, izņemot tas, kurš visvairāk kalpos. Kalpošana spēj sadarboties ar citu labuma veidu un to pavairot. Kristieša miesa ir svētā gara templis. Napiers ir redzējis tēkreklu ar uzrakstu, kas tulkojumā no angļu valodas būtu mana miesa nav templis, tā ir atrakciju parks. Tā daudzi uzskata savu miesu. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Jēzus savā miesā cieta, karājās pie krusta mūsu grēku dēļ, taču tā kā mums Dieva dotais spēks, brīvība un valdījums izpaužas pasaulē caur mūsu miesu, Jēzus visu laiku deva savu miesu cilvēkiem, kalpojot. Valdnieki nereti izmanto padotos, taču Jēzus kalpoja cilvēkiem. Mateja evangēlijā 14. nodaļā Jēzus uzzina, ka Jānis Kristītājs ir nogalināts. Mateja evangēlijā 14. nodaļā no 12. līdz 14. pantam ir rakstīts, un viņa mācekļi atnāca, paņēma viņa miesas un apglabāja to. Tad tie aizgāja un pasludināja to Jēzum, un Jēzus to dzirdēdams aizbrauca laivā no turienes uz kādu attālu tukšu vietu, un ļaudis to izdzirduši
gāja kājām no pilsētām viņam pakaļ, un Jēzus izgājis redzēja daudz ļaužu, un viņam sirds iežēlojās par tiem, un viņš dziedināja viņu neveselos. Un tad Jēzus pabaros daudz tūkstošu cilvēku. Jēzus visu laiku atdeva savu miesu cilvēkiem kalpojot. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Mateja evangēlijā 19. nodaļā no 13. līdz 15. pantam ir rakstīts: Tad atnesa bērniņus pie viņa, ka viņš tiem rokas uzliktu un Dievu lūgtu, bet mācekļi norāja tos. Bet Jēzus sacīja: Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība. Un viņš tiem uzlika rokas un tad aizgāja no turienes. Jēzus ir vienmēr gatavs kalpot. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Vadošais princips Jēzum dzīvē miesā ir viens. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Šīs pieejas kulminācija ir krusts, bet šī pieeja neaprobežojas ar krustu. Derība. Dievs nodibina derību. Mēs dzīvojam jaunās derības laikmetā. 2. Mūzes grāmatas 24. nodaļas 8. pantā ir rakstīts: Un Mozus ņēma asinis un slacīja pār tautu un sacīja: Redzi, šīs ir derības asinis, ko tas kungs ar jums ir slēdzis saskaņā ar visiem šiem vārdiem. Arī jaunā derība tika nodibināta caur asinīm. Jaunā derība tika nodibināta caur Jēzus asinīm. Izrēlam bija lielas neveiksmes uzticībā kungam. Ziemeļu ciltis aizgāja Asīrijas trimdā savu grēku dēļ 8. gadsimtā pirms Kristus. Vēlāk Jūda aizgāja Bābeles trimdā savu grēku dēļ. Izrēlieši bija grēkojuši pret Dievu, bet arī cits pret citu. Ziemeļnieki sabiedrojās ar Sīriju. Jūda sauca talkā Asīriju. Asīrija pakļāva un sūtīja trimdā ziemeļniekus. Jūda bija iesaistīta šajā lietā. Jūda turpināja sevi korumpēt. Dieva pravieši viņu brīdināja. Beigās Jūda aizgāja trimdā Bābelē. Ne visi, bet daudz. Bija iespēja atgriezties. Dievs to apsolīja. Šī iespēja tika izmantota, bet vai tas viss neatkārtosies no jauna? Dievs apsolīja veikt izmaiņu, mainīt viņus no iekšienes uz ārieni. Tas bija ļoti vajadzīgs. Ielūkosimies daudzus gadsimtus pirms šiem praviešiem. Tas ir Mozus teiktajā. 5. Mūzes grāmatas 29. nodaļā no 2. līdz 4. pantam ir rakstīts: Jūs esat redzējuši visu, ko tas kungs jūsu acu priekšā ir darījis Ēģiptes zemē, faraonam un visiem viņa kalpiem un visai viņa zemē. Tāpat arī lielos pārbaudījumus, ko tavas acis ir redzējušas, tās lielās zīmes un brīnumus, bet līdz šai dienai tas kungs jums nav devis sirdi, ka jūs saprastu, acis, ka jūs redzētu, un ausis, ka jūs dzirdētu. Izklausās, ka Mozus saka, tautai ir vajadzīgs kaut kas vēl. Dievs pavairos viņu vēlmi paklausīt. 5. Mūzes grāmatas 30. nodaļā no 1. līdz 2. pantam ir rakstīts: Un kad tas viss nāks pār tevi, svētība un lāsti, ko es tev lieku priekšā, un tu tos nopietni ņemsi pie sirds visu tautu vidū, starp kurām tas kungs tavs Dievs tevi būs izkaisījis, un tu atgriezīsies pie tā kunga, sava Dieva, tu un tavi bērni, un klausīsi viņa balsī ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli, ko es tev šodien pavēlu. Atgriezīsimies nākotnē,
Jeremijas dienās, Jūdu trimdas laikā, Dievs caur Jeremiju apsola, ka Dieva vārdu vairs nepiedzīvos kā prasības no ārienes, kas ir pretrunā ar iekšējām domām un vēlmēm. Šīs pretrunas pazudīs. Jeremijas grāmatas 31. nodaļā no 31. līdz 34. pantam ir rakstīts: Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši, kaut gan man bija noteikšana pār tiem. Tā saka tas kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēla namu pēc šīm dienām, tā saka tas kungs. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu dievs, un tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli, sacīdams: Atzīstiet to kungu, jo visi mani pazīs, lielie un mazie, tā saka tas kungs, jo es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs. No iekšienes uz ārieni. Dievs uzrunā Izraēla sirds problēmu trimdas laikā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas. Jēzus gaida, ka Dievs panāks jaunu saprašanu cilvēkos par Dieva raksturu un ceļu. Protams, to Svētais Gars panāk, ko Dievs dod saviem cilvēkiem zem jaunās derības. Svētais Gars padara Dieva vārdu, ko kristieši lasa, dzird un paklausa, dzīvu viņos. Līdzībā par sējēju un daudzās citās līdzībās ir redzams cilvēka pienākums atvērt sevi Dieva vārdam, taču Bībelē mēs redzam arī to, ka Dievs pavairo savu cilvēku vēlmes paklausīt viņa vārdu. Jēzus mācībai un Jēzus krusta nāvei ir viens un tas pats mērķis, lai mēs dzīvotu mīlestības harmonijā ar Dievu un sadarbotos ar viņu. Viņa projektā, tas ir Dieva valstībā. Ja tas ir mums paprātam, tad pienāks diena, kad viņš mūs augšām cels uz mūžīgo dzīvi. Jēzus nāve un augšām celšanās un sekojošā Svētā gara iesūtīšana mūsos, kas seko Jēzum, veicina dziļāku Jēzus mācības apgūšanu un pielietošanu. Jēzus mācība un viņa krusta nāve par mums ir divas neatdalāmas lietas. Turot kunga mīlestību, sapulcējoties ap kunga galdu, atcerēsimies Jēzu, viņa krusta nāvi. Daži no mums ir cietuši vairāk nekā citi tādēļ, ka seko Jēzum. Mēs visi esam saņēmuši atspirdzināšanu. Dievs ir atbildējis uz lūgšanām. Dievs ir uzdāvinājis negaidāmas dāvanas. Mūsu dzīves raksturo gan miršana, gan augšamcelšanās. Tās raksturo dzīvi Dieva valstībā. Tās ir pie kunga galda. Jāņa evangēlijā 11. nodaļa 43. pantā ir rakstīts: un to sacījis, viņš stiprā balsī sauca: Lācar, nāc ārā! Jēzus mācekļi, ieliec savu vārdu Lācara vietā. Napijas raksta par brāli Kristu no Irānas, kas pirms kļūšanas par kristieti bija pārdozējies narkotikas. Tajā laikā Napjers liecina, Jēzus šo cilvēku uzrunāja un sauca atpakaļ uz šo pasauli. Jēzus norādīja, ka šim cilvēkam bija vēl ko darīt šajā pasaulē. Atgriežoties pasaulē, šis cilvēks sastapa Jēzu svētajos rakstos un saprata, kas viņu sauca. Taču šī cilvēka jaunākais brālis, ar kuru viņš bija dalījies evangēlijā, tika nogalināts kādā
Irānas cietumā, jo viņš bija pieņēmis Jēzu. Napiers norāda, ka Jēzus sauca šo brāli uz debesīm. To dariet mani pieminēdami. Jēzus parādās pie sava galda. Jēzus ir tur, kur cilvēki ir nodoti sekošanai viņam. Jēzus ir dvēseles čukstētājs. Viņš zina, kas ir vajadzīgs. Pacentīsimies to saskatīt. Mēs būsim pateicīgi. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Vai video Evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.